Aha, tagad ir sarkana lampiņa. Tā, esiet sveicināti. Mēs ar jums pēdējo reizi runājām par demokrātiju. Un mēs tikām pārnājuši visas tās lietas, kas jums ir absolūti jāpārvalda, lai šajā kursā varētu pretendēt uz kādu pozitīvu vērtējumu. Proti, demokrātijas definīcijas, demokrātiskā procesa galvenie kritēriji. Atceraties tas, ko mēs runājām par efektīvo līdzdalību, vienādu balsu sadalījumu un tādām lietām. Un arī institūcijas, kuras šos kritērijus apmierina. Mēs runājāmies par institūcijām pagājušajā reizē. Nu, lūk, jā, tad ar to mēs arī beidzām. Šodien mēs mazliet parunāsimies tādā, ja var tā izteikties, mazliet filozofiskākā aspektā. Proti, vaicājot par demokrātiju. Kas tad ir demokrātijas labās puses un kas ir sliktās puses? Šajā lekcijā mans uzdevums nav jūs pārliecināt, ka demokrātija noteikti ir pat labākā politiskā iekārta, kāda ir iespējama. Mans uzdevums drīzāk ir mudināt jūs domāt patstāvīgi un mēģināt izdomāt, kādas tad ir tās alternatīvas un ar ko viņas ir atšķirīgas, ar ko viņas ir labākas, ar ko viņas ir sliktākas. Tad, lūk, mēs ar to tad arī parunāsimies mazliet par demokrātijas, kā saka, vēsturisko attīstību šodien. Un pašās beigās lielāku uzmanības daļu veltīsim tieši tam, kādas ir demokrātijas spēcīgās puses un kādas ir demokrātijas vājās puses. Kā jūs to zinat, pēdējā laikā arī Latvijā diezgan bieži citēts ir Čērčila izteikums par to, ka demokrātija īstenībā ir ārkārtīgi slikta sabiedrības pārvaldes forma, ja neņem vērā visas pārējās. Ne? Tajā ziņā tas pārliecība par demokrātiju nav kaut kas tāds, kas būtu vienkārši jāpieņem uz ticības, vienkārši tāpēc, ka vārds demokrātija mūsdienās ļoti labi skan. Vai ne? Ir taču forši būt demokrātiskam, un ja kāds saka, ka es esmu pret demokrātiju, tad tādā gadījumā viņš tā ātri vien var pabeigt savu publisko karjeru un iet kaut kur atpūsties, tāpēc, ka mūsdienās ir labi būt par demokrātiju. Ir tā? Ko? Jā. Bet politika zinātnē mēs nepieņemam lietas šādi te vienkārši uz ticības. Ja? Proti, ka vienkārši ir pieņemts, ka tā ir un tāpēc mēs tam ticam. Bet gan mēs mēģinām saprast, kas tad ir tās stiprās puses un kas ir vājās puses. Daži vārdi iesākumā, pirms mēs ķeramies pie tām stiprajām pusēm un vājajām pusēm par vēsturisko attīstību. Es negribu jums mācīt vēsturi, es negribu jums mācīt arī kultūras vēsturi, vēl jau vairāk tādēļ, ka es pieņemu, ka jūs esat mācījušies tie skolā. Kādā kvalitātē tas droši vien, ka lai paliek ārpus. Mums šīs dienas sarunas temata, bet jūs noteikti kaut ko esat dzirdējuši par seno Grieķiju, senajām Atēnām, seno Romu, par renesanses Itāliju un tam līdzīgām lietām. Tās tad ir arī tās vēsturiskās instances vai vēsturiskās situācijas, kurās demokrātija ir attīstījusies vēl pirms mūsdienu demokrātijas. Skaidrs, ka tā mūsdienu demokrātija, un pie tā mēs arī mūsdienās šodien nonāksim, ka mūsdienu demokrātija un Atēnu demokrātija ir patiesībā divas diezgan atšķirīgas lietas. Tieši tādēļ runāt par to, ka mūsdienu demokrātija kaut kādā ziņā ir attīstījusies no sengrieķu demokrātijas, ir pilnībā aplami. Tāpēc, ka tur nav nekādas nepārtrauktības. Ja? Tajā ziņā, ka Atēnu demokrātija, kā mēs to zinām, aizgāja bojā 3. gadsimtā pirms mūsu ēras. Ja? Un tā demokrātija, kas attiecīgi veidojās citās vēsturiskās situācijās, kaut vai tajā pašā renesanses Itālijā, ir krietni atšķirīga no šīs Atēnu iekārtas. Un senajiem grieķiem patiesībā vārds demokrātija bija vairāk lamu vārds. Piemēram, klasiskā sengrieķu filozofija, ar kuru varbūt kādam ir iznākusi darīšana ar Platonu un Aristoteli un tā tālāk. Ja? Īstenībā demokrātiju uzskatīja par vienu no pašām sliktākajām sabiedrības iekārtām. Bet kas tad arī noticis? Protams, demokrātijas pats tas vārds nešaubīgi ir saistīts ar seno Grieķiju, ar 5. gadsimtu pirms mūsu ēras, kad tad
Atēnu šajā pilsētvalstī, kas bija krietni atšķirīga no tām modernajām valstīm, par kādām mēs te runājām dažas lekcijas atpakaļ, tad izveidojās šī specifiskā politiskā iekārta, kura balstījās uz ko? Tā balstījās pirmkārt uz politisko vienlīdzību, proti tas, ka jebkuram Atēnu pilsonim ir tāds pats politisks svars kā jebkuram citam pilsonim, kas ir viens no, kā jūs to atceraties, demokrātijas pamatprincipiem, šī politiskā vienlīdzība, ka nav neviena tāda cilvēka kategorija, kas būtu pārāk par citiem. Otrām kārtām, kādā veidā tad tika pieņemt lēmumi tika pieņemt savā ziņā arī mūsdienu demokrātijām saprotamā veidā, proti vienkārši sanākot kopā, par visām lietām izstrīdoties, izrunājoties un beigās nobalsojot. Citiem vārdiem sakot, vairākuma vara, un demokrātijas tā pamat ideja ir tas, ka mēs runājam, pārliecinām viens otru, mēģinām pierunāt tos līdzpilsoņus, ka mūsu lēmumiem ir taisnība, un beigās tad lēmums tiek pieņemts ar vairākumu. Tas ir senās Grieķijas, tas viens no pamatprincipiem, respektīvi seno Atēnu demokrātijas. Un tādā ziņā ar mūsdienu demokrātija arī ir līdzīga šai iekārtai, jo mūsdienu demokrātija arī balstās uz šiem principiem, proti uz politisko vienlīdzību. Tiesa gan mazliet citā nozīmē nekā senajā Grieķijā, arī uz diskusiju, vairākumu varu un balsošanu. Ko tad tas īsti nozīmē? Tas nozīmē gluži vienkārši to, ka tā ir savā ziņā ļoti inovatīva tajiem laikiem politiski iekārta, jo vēsturiski lielākā daļa valstu nav bijušas demokrātiskas. Lielākajā daļā valstu ir pie teikšanas bijuši vai kādi stingrie līderi, vai arī kaut kāda aristokrātija, kur lielākoties pārvaldība konkrēto valsti, vai arī kaut kādas cilšu struktūras. Ko demokrātija, kas ir jauns ar demokrātiju? Demokrātija jauns ir tas, ka cilvēki ir politiski vienlīdzīgi. Un tā ir viena ideja, kas ir vispār ļoti raksturīga tieši rietumu kultūrai. Un tā lapiņa jums tika iedota nevis diskusijām, bet gan parakstiem. Tad lūk, šī ideja par, politisko vienlīdzību, balsošanu un tā tālāk, protams, ir demokrātijas tā jēdziena pamatā. 6. gadsimts pirms mūsu ēras Atēnas, es nelasīšu visu to jums priekšā, tāpēc, ka tā ir lielā mērā vēsture. Jūs paši varat to atsaukt atmiņā kādā no labām vēstures vai kultūras vēstures grāmatām, piemēram, Andra Rubeņa grāmatas kultūras vēsturē par seno Grieķiju, latviski, laikam ir labākais, kas ir sarakstīts priekš studentu auditorijas, bet es izstāstīšu tās pamat idejas. Proti, tas lielais seno Grieķu klasiķis ir šis Atēnu karavadons un vienlaikus politisks līderis vārdā Perikls 507. gadā pirms mūsu ēras, kas tad arī izveido šo vēsturiski pirmo sengrieķu iekārtu, šo demokrātisko iekārtu, un aizstāv to. Taču vienlaikus, protams, ka jau tajos laikos demokrātija pastāv kā viena no alternatīvām. Un senajā Grieķijā jau pietiekoši saulaicīgi izrādās, ka tā demokrātija patiesībā ir iekārta ar savām priekšrocībām, proti tajā, ka tur cilvēki jūtās brīvi, tur viņam katram ir viena balss un tā tālāk un tā tālāk. No otras puses, demokrātija ir slikta ar to, ko viņai pārmetīs arī vēlāk, proti demokrātijā valda vairākums, bet vairākums, kā jūs to tīri labi zinat, ir labākajā gadījumā viduvējības, sliktākajā gadījumā pūlis. Bezatbildīgs pūlis, kurš iespējams ir krietni bezatbildīgāks par kādiem izciliem aristokrātiem vai izciliem monarhiem. Tieši tādēļ jau no paša sākuma tajā demokrātijas jēdzienā parādās šī negatīvā piegarša, kāda tam ir raksturīga arī līdz mūsdienām. Es nerunāšu visās detaļās to, tāpēc, ka tas nav mūsu šodienas sarunas galvenais temats.
Antīkā demokrātija atšķirās no mūsdienu demokrātijas, modernās demokrātijas, tāda kā viņa izveidojās 19. un 20. gadsimtā, ar vairākām būtiskām atšķirībām. Pirmā ir tā, ka antīkajā demokrātijā, šajā seno Atēnu demokrātijā, raugoties no mūsdienu viedokļa, tā bija kaut kas tā bija drīzāk tāda kā dišciltīgo demokrātija, gluži vienkārši tādēļ, ka tajā senajās Atēnās tie, kas piederēja pie šiem pilsoņiem, ja, kas piedalījās demokrātiskajā procesā, patiesībā bija mazākums, tāpēc, ka pārējie Atēnu iedzīvotāji, sievietes, ārzemnieki, vergi, kā mēs šodien teiktu, viesstrādnieki, ja, patiesībā ir ārpus šī demokrātiskā procesa un nav iekļauti. Par mūsdienu demokrātiju runājot, kā jūs to pagājušajā reizē droši vien nofiksējāt, mēs runājam par šo iekļautību. Seno Grieķu un seno Atēnu demokrātija nebija šajā ziņā iekļaujoša. Tā bija lielā mērā tāda aristokrātiska demokrātija. Ja? Otrām kārtām, viena no būtiskām lietām, ko mēs arī runājām ar jums, tad, kad mēs runājām par šo Čārlza Tillija demokrātijas definīciju, bija šī aizsargātība. Atceraties stāsts par to, ka tas atsevišķais cilvēks demokrātiskā iekārtā ir aizsargāts. Ja? Viņam ir noteiktas tiesības, kuras tas vairākums nedrīkst pārkāpt. Ja? Proti, viņam ir tiesības uz dzīvību, tiesības uz brīvību, tiesības uz īpašumu, tiesības uz vārda brīvību, tiesības uz, izsakot viss tas, kas ir sarakstīts Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļā. Tad, lūk, senajiem grieķiem nekā tam līdzīgi nebija. Tā bija vairākuma vara tādā absolūti totālā nozīmē. Proti, ja vairākums gribēja, piemēram, pateikt, ka šitas te tips ar kaut ko mums ir neiepaticies, ja? Tad mēs viņu varējām arī turpatās uz vietas vienkārši ar tautas demokrātisku lēmumu sodīt ar nāvi. Ja? Mūsdienu Latvijas Republika, kā jūs to zināt, to nedrīkst darīt. Pat tad, ja Saeimas deputātu vairākums gribētu Doma laukumā pakārt, piemēram, Vladimiru Iļiču Lindermanu. Viņš gribētu? Ko? Sakiet, jums nav jābūt politkorektiem. Gribētu pakārt? Ko? Ja būtu jāizvēlās kāds cilvēks, ka pakārt. Ja kāds būtu jāpakārt, tad pakārt Lindermanu. Ok, labi, tas lai paliek, kā saka, atvērts temats. Vienalga tā mūsu Saeima to nevarētu izdarīt. Tāpēc, ka Lindermanam ir noteiktas tiesības, kuras demokrātisks lēmums nedrīkst pārkāpt. Ja? Šajā gadījumā tiesības uz dzīvību, tiesības uz taisnu tiesu, ja? Lai pierādītu, ko tad tas Lindermans tādu ir izdarījis, lai pret viņu tā vērstos. Ja? Bet seniem grieķiem nekas tāds nebija. Jūs noteikti esat tie, kas, kā saka, jaukajos vidusskolas laikos, starpbrīžos, starp patīkamākām nodarbēm apmeklēja arī kādu stundu, piemēram, vēstures vai kultūras vēstures vai filozofijas vai ko no jums tur māca. Tie atcerās, ka senajā Grieķijā dzīvoja un darbojās tāds cilvēks vārdā Sokrats, kurš tiek uzskatīts par rietumu filozofijas ciltstēvu, un Sokrats, kā jūs atceraties, tiek notiesāts tieši tādā veidā, ja, ar tautas padomas lēmumu, ja, respektīvi ne tautas padomas, bet tautas sapulces un šās tiesas, ja, Atēnu demokrātiskās tiesas lēmumu, ka šitas ir pelnījis nāvi. Ja. Mūsdienās tas nav iespējams, tāpēc, ka mūsdienu demokrātija ir daudz lielākā mērā balstīta šajā priekšstatā, par ko es jums tiku stāstījis, par cilvēku tiesībām. Ja, kuras nedrīkst pārkāpt arī šī demokrātiskā valsts vara. Ja, tā ir būtiskākā atšķirība starp antīko un mūsdienu demokrātiju. Otra tāda ļoti būtiska demokrātiska, daļēji demokrātiska iekārta ir Romas republika, kas ir savā ziņā kalpojusi nemazāk nozīmīgā veidā kā senā Grieķija par patiesībā vienu no tādiem mūsdienu Eiropas politikas avotiem. Ja? Visi tur tie vārdi, tur senāts, piemēram, vai
likuma vāra un tam līdzīgas lietas. Tas viss nāk no senās Romas. Un senā Roma ir arī demokrātiski iekārtajā ziņā, ka tur arī ir tautas sapulcei zinām teikšana, kas arī balstās šādās vispārējās pilsoņu tiesībās un tā tālāk. Tiesa, Romas iekārta nav tādā izpratnē demokrātisks kā Atēnas, tur ir vairāk samanām tie jauktās pārvaldes elementi, proti tajā ziņā, ka, kā mēs to zinām arī mūsdienu, valsts vesela virkni ir veidotas tādējādi, ka tajās demokrātijas elementi tiek miksēti vai sajaukti ar citiem elementiem, piemēram, ar aristokrātijas elementiem. Nu, iedomājamies, piemēram, Lordu palātu Lielbritānijā. Vai ir savienoti ar monarhijas elementiem, iedomājamies šīs prezidentālās figūras. Ja? Šajā ziņā Romas republika ir tā politiskā iekārta, kas ļoti lielā mērā darbojas tieši šādā jauktās pārvaldes režīmā. Un, Romas republikas, protams, lielais pienesums Eiropas civilizācijai kopumā, viens no lielajiem pienesumiem ir šis priekšstats par tiesiskumu. Proti pār, zinām, cilvēku rīcības izvērtējumu saskaņā ar noteiktu rakstītu likumisku normu interpretāciju. Tas ir tas, kas joprojām ir pamatos šim rietumu civilizācijai tik nozīmīgajam priekšstatam par tiesiskumu, ja? Par tiesībām, par jurisprudenci, par tiesu vāru un tā tālāk. Ja? Kas nav, kā jūs to zināt, obligāti vienmēr vēsturiski pastāvējis, bet rietumiem tas ir bijis vienmēr raksturīgi tieši kopš senās Romas laikiem. Ja? Pēc tam demokrātijas, kas ko nozīmē, kad beidz pastāvēt Romas impērija? Jā, es vienmēr Romas republika. Ko? Kas tas ir apmēram par laiku? 300. gads pēc mūsu Nē, Republika. Es prasu tieši par republiku. Kad Cēzars nāk pie varas, tas ir 1. gadsimts pirms mūsu ēras, vai ne? Tad, kā saka, tā riktīgā Romas impērija, tāda, kādu mēs viņu pazīstam, tad sākās kaut kur līdz ar mūsu ēras sākumu. Tad, kopš tiem laikiem līdz pat renesansē īstenībā demokrātija nepastāv kā tāda ļoti nozīmīga politiska iekārta, un par demokrātiju kā par kaut ko pozitīvu un kaut ko labu patiesībā neviens īpaši nedomā. Šajā laikā pakāpeniski veidojas šis priekšstats, kurus jau ir iesakņojies klasiskajā grieķu filozofijā Platonam un Aristotelim, par to, ka demokrātija tā ir pūļa vara, un pūlis ir bezatbildīgs. Tieši tādēļ demokrātija nav nekas vēlams. Protams, ka tāda, kā saka, tautas pārvaldes un plašas, vienlīdzīgas iesaistes, pilsoņu iesaistes politiskajā dzīvē, elementi parādās renesanses laikā, ja šīs renesanses pilsētu valstis. Tur jūs noteikti varat palasīt veselu virkni ar avotiem tur par renesanses politiku, par šiem, kas joprojām ir atstājusi ļoti paliekošu iespaidu uz Eiropas tādu civilizāciju. Ja, tur Florence, Milāna, Venēcija, vai ne? Visas šīs, kā saka, iekārtas, kur tā iesaista, cilvēki iesaista un šīs vienlīdzīgās balss tiesības un, kā saka, vairākumu vara un līderu pārvēlamību, kas ir ļoti būtiski, vai ne? Demokrātijai tas, ka jūs varat, no līderiem jūs varat tikt vaļā regulārās vēlēšanās. Ja? Tie ir elementi, kas parādās arī ierobežotā formā renesansē, taču tad mēs esam pie modernās demokrātijas, tādas demokrātijas, kādu mēs viņu pazīstam, modernās politikas sākuma punktā, kas, protams, kā jūs to visu burvīgi atceraties, ir saistāms ar Lielo Franču revolūciju. Ja?
Kad notiek lielā franču revolūcija? Ko? Sakiet skaļi. Ko? Nu? 1789. Nu redzi, nu? Jūs atradāt internetā, ja? Nu ļoti labi, jūs vismaz protat kaut ko internetā sameklēt atšķirībā no pārējiem, kas pat to neprot. Tad, lūk, Lielā franču revolūcija ir īstenībā tas moments, kad dzimst modernā politika, kas ir balstīta divos tādos lielos principos, kuri līdz pat mūsu dienām veido rietumu politikas pamatprincipus. Tie ir Lielā franču revolūcija, tas ir tas moments. Nu, teiksim tā, ja jūs nezināt neko par Lielo franču revolūciju, tad jūs nekad neko nesapratīsiet par Eiropas politiku. Jo tas ir tas mirklis, kad dzimst un rodās. Principā nevis vienkārši tikai kaut kāds politisks iekārts, bet kad rodās visas tās idejas un ideoloģijas, kuras mums līdz pat mūsu dienām ir nozīmīgas Eiropā, visādi tur liberālismu, sociālismu, komunismu, konservatismu un tā tālāk. Franču revolūcija tas ir tāds, nu, kā saka, nulles punkts modernajai civilizācijai. Un tad, lūk, šī franču revolūcija tad arī rada tos divus principus, kas līdz pat mūsdienām ir nozīmīgi jebkurai eiropeiskajai politikai. Tas ir priekšstats pirmkārt par pilsoņa un cilvēka tiesībām. Ja? Otrām kārtām tas ir arī priekšstats par demokrātiju. Ja? Proti, ka vislabākā pārvaldes forma ir nevis tāda, kura ir balstīta kaut kādās cilvēku dievišķās tiesībās valdīt, ja? Šīs karaļa dievišķās tiesības, kas vēsturiski ir bijušas ļoti nozīmīgas. Bet gan tā ir tāda iekārta, kas balstās tautas gribā, tautas spējā uz, kā mēs šodien sakām,